Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 10. nedēļas lasījums. Trešdiena. Tikšanās ar Ēģiptes pārvaldnieku. Ieklausies šīs dienas stāstā, kas atklās, kā piepildījās Jāzepa sapņi, ko viņš bija redzējis pirms vairākiem gadiem. Jāzeps pacēla acis no darba un ieraudzīja vēl vienu ārzemju ganu grupu, kas nāca pie viņa, lai lūgtu atļauju iepirkt labību. Bats daudzviet bija smags. Dievs savā laipnībā bija sagatavojis Ēģipti, lai tā ne tikai nodrošinātu savas vajadzības, bet arī palīdzētu saviem kaimiņiem. Gani nāca tuvāk. Vai tas maz ir iespējams? Iedomājieties Jāzepa pārsteigumu, kad viņš atpazina nācējos savus 10 vecākos brāļus. Protams, viņi nekad to neatpazītu, jo Jāzeps ģērbās un runāja kā īsts ēģiptietis. Pirms viņš to aptvēra, tie jau bija noliekušies viņa priekšā, kamēr viņš pats stāvēja stalti. Tieši tad Jāzepu pārņēma atskārta. Piepildījās viņa senie sapņi. Jāzeps ātri tos saskaitīja un pamanīja, ka viņu vidū nav Benjamīna. Vai arī viņš būtu kļuvis par brāļu nežēlības upuri? Tad Jāzeps nolēma brāļiem vēl neatklāt, kas viņš ir. Viņš gribēja pārliecināties, ka tie vairs nav tie paši ļaunie brāļi, kas pirms apmēram 20 gadiem viņu pārdeva. Jāzeps tos pārbaudīja. Jūs esat izlūki, viņš stingri sacīja. Patiesībā viņš 3 reizes tos apsūdzēja, nosaucot par izlūkiem. Katru reizi brāļu atbilde viņam atklāja mazliet vairāk. Ko Jāzeps uzzināja par savu ģimeni? Izlasīsim 1. Mūzes 42. nodaļas 13. pantu. Bet tie sacīja, mēs tavi kalpi bijām 12 brāļi, viena tēva dēli Kānāna zemē. Jaunākais šobrīd vēl ir pie mūsu tēva, bet tā viena vairs nav. Kāds atvieglojums! Taču ar šīm ziņām nepietika, lai pārliecinātu Jāzepu, ka viņu raksturs ir mainījies. Jāzeps vēl nebija pārliecināts, vai var uzticēties saviem brāļiem, taču viņš bija pārliecināts par vienu. Dievs mīl viņa brāļus. Dievs viņus mīlēja tik ļoti, ka pasargāja bada laikā. Deva vēl vienu iespēju izvēlēties viņu un iespēju atzīt. Viņi no sirds nožēlo, ka tik cietsirdīgi izturējušies pret savu brāli. Jāzeps lūdza, lai viņi to darītu. Tā kā Dievs ļoti mīl cilvēkus, viņš dod tiem iespēju nožēlot savus nepareizos darbus un lūgt piedošanu. Reizēm šķiet, ka šādas iespējas nekad neradīsies, bet Dievs spēj tās dot. Padomā un pastāsti.
Vai Dievs tev ir devis iespēju nožēlot un atvainoties kādam, kam esi nodarījis pāri? 2. Pētera vēstulē 3. nodaļas 9. pantā teikts: Dievs negrib, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Kā tu jūties zinot, ka Dievs vēlas, lai ik viens nožēlotu savus grēkus un tiktu izglābts? Klausīsimies atmiņas panta dziesmu, kurā teikts, ka Dievs vēlas, lai visi cilvēki, arī tu un es, tiek izglābti un saprot patiesību. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. 1. Timotejam 2, 3, 4. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. 1. Timotejam 2, 3, 4. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka Viņš tevi mīl un sniedz tev iespēju nožēlot un atvainoties tiem, kam esi nodarījis pāri.